Labvakar, mīļie! Gribēju padalīties ar jums šovakar par to, kas ir mīlestība, tālāk turpināt šo tēmu, kas man ir ļoti svarīga. Mīlestība viņa maina mūsu izturēšanos, viņa maina mūsu iešanu uz priekšu. Mīlestība nemeklē savu, kā mēs runājām, bet viņa arī necenšas skriet pa priekšu un meklēt šo piedošanu. Mīlestība meklē piedošanu, mīlestība ir pamats piedošanai. Jo es ievēroju, ka tu it kā esi piedevis, jā, bet iekšā tomēr tu pat nejūti to, tomēr liekas, ka kad sadzirdi to vārdu, sadzirdi tos vārdus, tu sāc uzvilkties, sāc palikt nervos. Tādā gadījumā tu neesi piedevis. Ja ir reakcija uz to, tad kaut kur tu vēl turi kaut ko pret šo cilvēku, pret situāciju, pret kaut kādām lietām. Es to esmu noķēris savā dzīvē, un es to redzu, ka tas tā notiek. Tas ir jāatlaiž. Bet es lūdzu Tēvu, lai viņš palīdz man atlaist šīs te lietas, lai es nespēju turēt. Es negribu turēt, jo tas apstādina iešanu tālāk uz priekšu. Tas apstādina tuvošanos Tēvam. Mums jāmeklē pēc iespējas vairāk un vairāk šos te iespējas piedot, iespējas izteikt šo te piedošanu, atlaist un neturēt ļaunu uz to. Kaut arī ir grūti to nedarīt, es saprotu, bet ir jābūt šai piedošanai, jo bez piedošanas nekas neies uz priekšu. Es to sapratu, un arī, kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir tuvoties Tēvam, tuvoties Viņam, jo meklēt šīs attiecības ar Tēvu, jo es esmu ievērojis, tad, kad mēs netuvojamies Tēvam, netuvojamies Svētajam Garam, Jēzum, mēs atsvešinamies, paliekam atsvešinātāki, mums nav ko runāt vairs ar viņu. Nesanāk runāt vairāk ar viņu. Mēs pasakam savas vajadzības, izsakam savas lietas kaut kādas tās, kuras ķipa ir vajadzīgas. Ir kā tāds rituāls, un viss ar to beidzas mūsu saruna. Un tas ir bīstami, tas ir ļoti bīstami, jo nav šī apseguma, šīs mīlestības apseguma. Mīlestība ir tas, kas apsedz mūs. Viņa apsedz mūs no galvas līdz kājām un neļauj sātanam tuvoties mūsu dzīvē, darīt kaut kādas nepareizas lietas, jo mīlestība ir tā, kas apsedz. Mīlestība tā, kas sargā, mīlestība tā, kas palīdz ziedināt tavas lietas. Jā, es zinu, es jūtu, ka kādam šis te ir vajadzīgs, ir lietas, par kurām tu negribi runāt, tu negribi meklēt šo piedošanu. Tu vienkārši aizslēdz savu sirdi, aizslēdz savus ausis, lai nedzirdētu par to situāciju, par to cilvēku, par kaut kādām lietām. Un tāpēc arī mums neiet uz priekšu. Mēs apstājušies, esam kaut kādā punktā vēl taisn otrādi ejam atpakaļ. Tikai, lai man bija brīdis, kad man bija jāizlēmj, vai nu es piedošu, vai nu es palikšu tur, kur esmu, un būs vēl sliktāk. Man tēvs iedeva šo izvēli, viņš teica, mans dēls izvēlies, vai nu tu piedosi un ies tālāk, un tas būs jau uzvara, kā čempions, viņš līdz kaut kādam līmenim aiziet, un ja viņš neies tālāk, nespers šos nākamos soļus, šo pāri sev nespers, viņš netiks uz priekšu, tas pats arī ar piedošanu un ar mīlestību. Mēs gribam arvien vairāk un vairāk iegūt Tēva mīlestību, mums ir jāpiedod visiem un visam. Un vienmēr, man patīk, kā viens mācītājs teica, viņš teica, ne jau sevis dēļ tev ir jāpiedod. Arī sevis, protams, bet tā cilvēka dēļ arī, un otrs, tev ir jāpiedod sev pirmām kārtām, otrām kārtām šim cilvēkam jāpiedod un jāizlīdzinās Tēva priekšā.
lai tiek noņemts šis šķērslis, kuru varbūt tuv Sātans mūsu tūmā. Un tāpēc mēs nespējam iet uz priekšu, tāpēc esam apstājušies. Ja ir bremzes, mums jāmeklē, kāpēc mums viņas ir. Jo parasti tas ir, vai nu mēs esam izdarījuši kaut ko nepareizi, vai nu esam atkāpušies no šīs mīlestības spēka. Un tas ir tas visgrūtākais, noturēties tajā vietā, noturēties pareizajā vietā un neļaut sevi sarūpnāt, neļaut sevi izdarīt kaut ko pāri. Un tā kā ir izdarīts, piedot vienkārši, jo tas nav cilvēks, bet tie ir gari dēmoni, kas cenšas ietekmēt šo cilvēku, caur kuru cenšas tevi atkal izraut no miera. Miers ir mīlestība. Tāpēc es lūdzu par katru, es piedošu un iesim uz priekšu ar piedošanu un ar vēl lielāku mīlestību vienam pret otru.